Viena taisne, bām, un paralēlā taisne, bām, trešā taisne, bām, un mums ir divas paralēlas taisnes, kuras krusto trešā taisne. Un kas notiek šādā gadījumā ir, ka izrādās šis leņķis un šis leņķis saucās pa iekšējiem šķērsleņķiem, jo viņi atrodas starp tām abām taisnēm, un viņi ir tā kā šķērsām, katrs skatās savu pusi, un izrādās, ka viņi ir vienādi. Ja šis būs leņķis 1, leņķis 2, tad iekšējie šķērsleņķi ir vienādi. Vēl kas ir interesanti, izrādās, ka šīs leņķis un šis leņķis saucās par kāpšu leņķiem. Jā, jo viņi ir tā kā pa trepītēm, ja mēs kāptu augšā, tad mēs tur liktu kājas. Un viņi arī ir vienādi. Šādi te. Un pēdējā lieta, kas jāzina, ir tas, ka šis un šis ir iekšējie vienpus leņķi, jo viņi atrodas iekšā un viņi skatās uz vienu pusi. Un šeit šoreiz viņi nav vienādi, bet viņu summai jāsanāk ir 180 grādi. Ierakst komentārā, cik sanāk šis leņķis, un uzdevums ir atrisināts.